vai izstāde ir atklāta. Izstāde pulcē lauksaimniecības, mežsaimniecības, lauku infrastruktūras, celtniecības jomas profesionāļus un citus interesentus. Lauksaimniecības, tehnikas, mežsaimniecības un jau vēl plašāk arī būvniecības izstādes Rāmavā ir tradīcija. Man, protams, šī izstāde asociējās ar lauksaimniecības tehnikas izstādi no 90. gadiem, kad es šeit pirmo reizi atbraucu. Bet šī ir, es teiktu, kārtīga tradīcija, šī nozīmīgākā izstāde Latvijā. Un tas, ko es varētu novēlēt nākotnē, lai viņa arī ir nozīmīgākā izstāde Baltijā. Šajā izstādē ir jāatzīmē, ka ir diezgan daudz jaunu dalībnieku, jo īpaši tas ir tehniskajās nozarēs tādās kā būvniecība, industriālā tehnika un transports. Bet, protams, neizpaliek arī mežsaimniecība un lauksaimniecība. Tās visas tehniskās nozares, protams, ir saistītas, līdz ar to ir daudz ko redzēt un daudz vietās var konsultēties ar ekspertiem par to, kas interesē, un ir pieejama gan tehnika, gan tehnoloģijas, gan pakalpojumi, gan dažādas servisu iespējas, par kurām šeit var noskaidrot visu informāciju. Paralēli plašajam tehnikas un tehnoloģiju piedāvājumu šeit izstādē notiek arī dažādi īpaši notikumi un aktivitātes. Ir iespējams noskaidrot un vēl papildus padziļināti saprast vairākas tēmas, konsultējoties ar ekspertiem, apskatot šīs jauno tehniku, jaunās tehnoloģijas uz vietas, aprunājoties, kādi ir katram konkrētam uzņēmumam piemērotākie risinājumi. Un ļoti būtiski, ka mums jau kopumā Latvijā jācenšas šī produktivitāte kāpināt gan ražojošās sfērās, gan pārstrādes sfērās un patiesībā jebkurā jomā. Un, ja mūsu produktivitāte augs, ja mēs izmantosim jaunās tehnoloģijas, jaunas inovācijas, tad arī, protams, ar ekonomiku un sabiedrību kopumā ies uz augšu. Lauksaimniecības nozara Latvijā attīstās, visi rādītāji to norāda. Notiek arī būtisks pārmaiņas saimniecību struktūrā, bet ražošanas apjomi ir, ja rēķina izstādi 32 gadus, ja mēs paskatāmies šo 32 gadu griezumā, tad Latvijas lauksaimniecība ir attīstījusies, nostabilizējusies, un mēs esam ieņēmuši nozīmīgu vietu Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecībā. Pateicamies organizatoriem un līdz nākamajai izstādē jau pavasarī.